Sveiciens visiem! Nu, ko šodien man garāžas stāsts. Man jau personīgi viņš ilgi kaut kādus, nezinu, mēnesi vairāk točni. Nu, un ko es gribētu ar jums padalīties. Video vairāk tāds informatīvs, neteikšu, ka pamācošs droši vien. Ir autovadītāji, un ir remontspējīgi autovadītāji, un ir tādi, kas mēģina paši taisīt tos auto, un lai vieglāk saprast, nu, teiksim, tieši dīzeļdzinēji un 2.2 D-katnieks 130 kW, vai cik tur viņi nav svarīgi, ja? Varbūt, kad ir svarīgi. Ko tad? Redz, man salūz tas auto, nomainīja bāku, pēc kaut kādas nedēļas sāka viņš arvien gluhņīt un neiet auto vairs. Viss. Es jau domāju, ka man tur tā bāka vainīga un viss, un es tur izjaucu sēdekļus, viss izņēmu ārā, tur ņēmu bāku, vēlreiz pārliku, viss trubiņas, viss bačus tur, kroču, figņi baigā. Bet nekā neiet. Nu, tad ko tad? Pieliku kompis parāda, daudziem jau pazīstam to kodu, P0093. Straujas spiediena zudums degvielas sistēmā. Nu, un ko tad? Nu. Tad sāku meklēt visādas tās mazās vainiņas, kas varētu būt, lai tur nebūtu briesmīgie tie remonti, kā jums jau daudz arī video noskatījos un visu kaut ko. Tieši par, teiksim, kas varētu būt atbildīgs par to spiedienu zudumu. Bet, patiesība ir tāda, ka, principā, ja dīzlim uzrodās šāds tas kods P0093, kas atbild par to spiedienu zušanu tieši tai barošanas sistēmā, kas viņam ir, jāsāk ir ar tām farsunkām, vai sprauslām latviski sakot. Tās uzreiz jāskurvē ārā, jāved ir pārbaudīt uz dīstehniku vai kur jums ir vieglāk, ērtāk. Tur uzreiz jums pateiks, vai tur tas darbojās vai nedarbojās, dārgi tas nemaksā, salīdzinoši dārgi. Kaut kādi, 13-15 eiro par vienu sprauslu. Tur jūs dabūsiet zināt, kur ir ejoši, kur nav ejoši. Protams, un ko tad? Tad tādu mazu ekskursiju uztaisīšu pa to motoru telpu. Varbūt tieši kuram jau ir 2.2 D-katnieks, ja, toietnieks. Lai apmēram tad ir tā saprašana, cik daudz es tās informācijas savācu, kādam varbūt pat savu informāciju ir salīdzināšanai. Iespējams, es kaut ko darījis nepareizi, bet, visticamāk jau. Jo katrs jau mēs kaut ko kļūdamies, teiksim tā. Labi, tad mēģināsim paskatīties. Es mēģināšu jums parādīt, un ja jums tas noderēs, tad tas video jau būs sasniedzis savu mērķi, teiksim, savā automobīļa remontā. Un īpaši tas jau ir tiem D-katniekiem, ja, un ja ir pār pa 300 štukām, tad tas moments nav tālu, ka jums tas varētu piemeklēt. Redz, tāds tas D-katnieks izskatās. Šeit dzīvo tās sprauslas. Labi, sāksim ar to, no kurienes viss sākās tas augstspiediens, ja. Tātad augstspiedienu sūknis ir šeit. Šis, ja, un tieši šim modelim konkrēti būs tā, ka tas sūknis, ja, viņš ir kopā zemspiedienu un augstspiedienu sūknis. Tas nozīmē, ka bākā sūkņa nav. Ir tikai filtri un dačiks, ja, kas parāda līmeni bākā. Un viņš arī paceļ degvielu no bākas augšā. Teiksim, un kas šiem sūkņiem ir īpatnība, ir tāda, ka viņam šis te ir tas zemspiedienu, tas sūknīts tur, ja. Viņš bieži met skaidu, un tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc sabojājās sprauslas, jo sanāk tā, ka aiz sūkņa vairs neviena sietiņa nav. Teiksim tā, tad kas varētu būt, kas iziet vēl no ierindas, ja, teiksim, tāpēc tās informācijas, tas ir šis vārsts, ja. Es viņu nopirku jaunu uzliku, ja, bet tas nebija tā vaina. Jo es jau mēģināju visas lētās vainas sameklēt pa priekšu, tā teiksim, tas ceļš tāds par izslēgšanas metodi. Bet, ko tad? Šis ir tas vārsts. Labi, daudziem, lai būtu zināms, kur atrodas 5. tā farsunka.
Viņa atrodas zem sūkņa šeit. Viņa aiziet tur lejā. Reku šī te trubiņa aiziet tur lejā un dzīvo tur zem sūkņa. Tur var izņemt to 5. sprauslu. Kas bieži, ja kūp, dīzels riktīgi kūp, ja, dekatnieks, tad iespējams, ka viņi laiž garām. Tā sprausla visu laiku tek, un tad arī rodās tas tvaiks, tur tajā degvielas tvaiks, un tad viņš tur, kā saka, pūžņot. Tad kas te ir? Tā ir tā maģistrāla, ja, teiksim, Reika. Šeit, lūk, viņi dzīvo, ja. Šī ir tā Reika. Un Reikas galā ir, zinu, kā lai jums parāda, šis ir vārsts, ja. Tas ir spiediena regulātora vārsts Reikas galā. Pieņemsim, lai, ja spiediens ir maģistrālai pa lielu, ja, vārsts aizlaiž uz atplūdi par šo trubiņu, aizlaiž uz atplūdi. Lieko degvielu, ja, par šo te trubiņu. Aiziet viņam trubiņu galā, novada to degvielu. Tālāk iet ir vēl viens spiedienu vārsts šeit. Ja. Viņš tur dzīvo. Tie arī var iziet no ierindas. Tie būtu tā kā tie lētākie varianti. Man bija iespēja dabūt to maģistrāli, uzlikt ar abiem tiem devējiem, bet, dzimtā tomēr man labāk patīkās, strādā mazliet maigāk. Iespējams, ka šis vārsts ir, ja viņš iziet no ierindas, ja, tad maģistrālai rodās lielāks spiediens un jūtams dzinējā, ka detonē stiprāk tāda degviela tomēr. Lielāks spiedienu viņi iet iekšā. Pārsvarā principā arī biežākais tas noteikti lūkšanas variants būs tas, kad viņš nenovada to lieko spiedienu. Bet var arī gadīties, ka arī viņš kaut kur laiž garām un tas spiediens zūd caur to vārstu. Tāds bija tas motīvs, kāpēc es viņu tur bakstīju, skatījos. Šeit ir tās sprauslas, viņas visas ir pieezo sprauslas, visas ar vadiņiem. Principā viņas var likt kā tu gribi. Nav svarīgi tur pirmais cilindrs vai kāds, jā. Kas arī tur runājot ar cilvēkiem. It kā visjūtīgākais ir 2. cilindrs, jā. 2. cilindram noraut vadiņu, tad viņš uzreiz slāpst. Tas tāds pieņēmums, tas nav, tā kā, teiksim, nekur papīros rakstīts, bet tas tāds novērojums. Un kā tā, ko vēl var pateikt par tām sprauslām? Daudz jau ir to video, un īstie meistari visi saka, tur nav ko bakstīties ar vienu sprauslu, vai mainam visas. Bet, es jums varu teikt, ka, ierindas cilvēks nevar izskatīt tādu opciju. Tā tomēr ir cena viena sprausla, tur 500-600 eiro, kas to var izdarīt? Normāls cilvēks. Parasts cilvēks, nevis normāls cilvēks. Normāli cilvēki jau ir pārsvarā visi. Vienam labāk iet lietas, otram netik labi. Kā kurš jau var iekārtoties te dzīvē. Tā kā viņam iet, tā iet. Tā tur ir, Bet principā, ja ir šis kods, tur nevajag tur bakstīties, vajag ņemt ārā tās sprauslas un sākt ar tām sprauslām. Tur visticamāk ir būs tā vaina. Un tad arī, protams, jārisina problēma savu iespēju robežās. Kaut kā tā. Tāds īsts raksturojums. Redzēs, ja viņi saskrūvēja grūti redzēt to maģistrāli. Tā tad šis ir spiediena regulators, jeb dozators, varētu teikt, ka viņš, nosaka to, cik daudz degvielas jāpadod. Otrs, nākošais viņš šeit ir, ja, tas padeva nāk no sūkņa, aiziet ceļ. Tātad maģistrālē viņš uzpasē, lai nebūtu pa lielu spiediens un lieko spiedienu, viņš tad novada uz atplūdi. Un šis arī ir devējs kaut kāds spiedienu regulators, droši vien tur datorā kaut kā sajūgts kopā. Tā viņi tur savstarpēji strādā. Un tad attiecīgi ar tās sprauslas. Tā kā tā. Ja jums tas video nāks pa labu, ja jums viņš noderēs, kā saka. Tā īsā reportāža par to autoremontu, kā man gāja, un faktiski
visas brīvdienas, kā saka, un līdzekļi, un viss. Pēdējais laiks man aizgāja šis mēnesis, pilnīgi laikam nekam citam neatlika, kā meklēt šo informāciju, es nezinu, dikti jau varbūt tāda, pārāk tāda miglaina, bet tomēr tas būtiskākais ir par tām sprauslām. Kots, tātad sprauslas. Nevajag tur meklēt uzreiz visas apkārt vainas, bet tieši pie tā, kā saka, galvenā, kā saka, rāmi un naglai pa galvu, tā teiksim, un netērēt laiku. Labs ir, ja jums jau noderēs šis video, tad ir labi. Tad ir video sasniedz savu mērķi. Visu labu!